4. studijā vērsās sieviete, kurai 2019. gadā diemžēl nozaga velosipēdu. Un viņai ir radies nērts jautājums, kāpēc vēl joprojām viņa no valsts policijas nav saņēmusi itin nekādu atbildi par sava braucamā likteni. 2019. gada 1. jūnijā Lielvārdē tika nozagts labs velosipēds. Ziņoja Ogres policijai, uzrakstīja iesniegumu, iesniedzām fotogrāfijas un paziņojām arī laiku, apmēram cikos velosipēds tika nozagts. Tika uzsākta krimināla lieta. Nu jau šogad būs 5 gadi kopš nepatīkamā gadījuma. No policijas šo 5 gadu laikā neesmu saņēmusi nevienu informāciju par lietas virzību un izmeklēšanas gaitu. Cik ilgst pirmstiesas izmeklēšana, pēc cik ilga laika lietu izbeidz un no kā prasīt kompensāciju par nozagto velosipēdu, ja tas netiks atrasts? Vai policija ir atbildīga par savu darba neizdarīšanu? Valsts policija atzīst, ka katru gadu tiek saņemta informācija par vismaz 1500 nozagtiem velosipēdiem. Tos nereti izved no valsts, izjauc rezerves daļās vai pārdot privātpersonām kā savējos, ja, protams, braucamais nav bijis piereģistrēts CSDD datubāzē. Mēs jau pāris gadus atpakaļ sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju izveidojam tādu pakalpojumu, kad reģistrējoties elektroniskajos pakalpojumos Ceļu satiksmes direkcijas mājaslapā, jūs varat sadaļā pie velosipēda reģistrācijas ievadīt velosipēda numuru, tādu velosipēdu, kur jūs vēlaties iegādāties, viņa numuru un pārbaudīt, vai viņš ir iepriekš reģistrēts, vai viņš ir reģistrēts kā zakts, vai arī valsts policijas datubāzēs viņš uzrādās kā meklēšanā. Līdz ar to jūs pietiekami ērti un ar pietiekami lielu drošību varat pārliecināties, ka jūs nopirksiet velosipēdu, kurš nav vismaz pieteikts meklēšanā kā zakts. Jo ir bijuši gadījumi, kad cilvēks nopērk velosipēdu, un patiesībā mēs tad konstatējam, ka viņš ir zakts, un tad cilvēkam no šī sevis jauniegūtā velosipēda ir jāatsakās. Valsts policija meklē nevis velosipēdus, bet gan personas, kas veic šīs zādzības. Ja braucamais tiek atrasts, pierādot īpašuma tiesības, velosipēds pie cilvēka arī atgriezīsies, taču nevienmēr tā notiek. Būsim godīgi, tas nav primārais noziegums nevienā valstī, tomēr veicot paralēli citas izmeklēšanas darbības vai veicot darbības saistībā ar narkotisko vielu realizēšanu un nonākot saskarsmē ar šiem cilvēkiem, mēs pie viņiem, viņu īpašumos atrodam arī pietiekami daudz zaktās mantas. Un tas attiecās ne tikai uz velosipēdiem, tas ir arī jebkāda cita veida, gan dārglietas, gan stereo audio sistēmas, tātad tās mantas, kuras kādam cilvēkam ir nozagtas. Tad esam spiesti uzglabāt un meklēt šos īpašniekus, ņemot vērā, ka velosipēds nav reģistrēts. Līdz ar to mēs nekādā veidā nevaram pārliecināties par viņu likumīgo īpašnieku. Publicējam šo informāciju savā mājaslapā, bet tā cilvēku iespēja un tas laiks meklēt, vai viņa ritenis būs publicēts, šī bilde, tas prasa gan daudz laika un, protams, arī cilvēki nav gana motivēti. Mūsu skatītājas Initas gadījumā krimināla procesa un velosipēda zādzības izmeklēšana vēl joprojām ir aktuāla, taču līdz šim vēl nav izdevies noskaidrot vainīgo personu, skaidro valsts policijā. Runājot par pirmstiesas izmeklēšanu, katrs gadījums ir individuāls, bet izmeklēšanas var ilgt no 2 līdz 20 gadiem, atkarībā no nozieguma smaguma pakāpes. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tiek veikts procesuāls darbības, lai iegūtu pierādījumu kopumu, kas procesa virzītājiem dotu pamatu pieņēmumam, ka izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu visticamāk izdarījis konkrēta persona. Saprotams, ka iedzīvotājiem interesē lietas noris. Vienlaikus ir jāsaprot, ka izmeklēšana ir komplekss process, un, diemžēl, ne visas lietas ir iespējams atrisināt. Tiklīdz kāda manta tiek atrasta, vienmēr tiek meklēts tās īpašnieks. Ir sākusies aktīvā velo sezona un arī zagļi nesnauž, tāpēc valsts policijā aicina parūpēties par saviem velosipēdiem, ne tikai reģistrēt savu īpašumu CSDD, bet arī pienācīgi tos uzglabāt un izmantot gudras, kā arī izturīgas pretaisdzīšanas sistēmas, jo vissliktākais sabiedrotais zaglim ir tieši laiks. Inese Supe, Valdis Lācis, Igors Stāts, 4. studija.